Hei, kriptomāni, nezinu, vai tu esi pamanījis vai nē, bet pēdējās 30 dienās tirgus ir pilnībā sašūpojies, un daudzi pat runā par to, ka ir sācies jaunais buļļu tirgus. Vienīgais, protams, par ko visi runā, ir milzīgais Bitcoin kāpums. Ja? Kāpums un šobrīd atkal mazliet tā kā stabilizācija. Vai tas tiešām nozīmē, ka būs buļļu tirgus? To mēs vēl redzēsim, bet 2024. gads būs, protams, laiks, kad akumulēt, pavairot, pelnīt kriptovalūtu, tāpēc ir pēdējais laiks sākt uz to reaģēt. Manuprāt, tas nav nekāds padoms, tas ir vienkārši tas, ko mēs paši šeit kriptomānijā aktīvi darām. Esot šeit Emirātos, vienkārši visi runā par buļļu tirgu, par to, kā nopelnīt, kā izmantot šos nākamos 2 gadus, nepalaist atkal visu garā. Un pats svarīgākais, protams, ir tādas lietas, ja, par ko mēs jau arī šeit runājam savā kanālā, kā piemēram Bitcoin ETF. Šis gan ir Bitcoin ETF tokens, par kuru mēs stāstījām jau iepriekš savā kriptomānijas video šeit, pirms nepilnām 4 nedēļām. Ja neskatījies, noskaties šo te video, bet ja ne, tad, protams, apskaties, kas ir noticis. Kopš mēs par šo te stāstījām, paskatieties, šo te tokenu ir nopirkuši daudz cilvēku. Paskatieties, gandrīz izpārdots 4,25 miljoni dolāri ir jau saraizoti šajā te pasākumā, kas, protams, ir ļoti interesants, un tas ir saistīts ar šo te visu jauno Bitcoin un Ethereum ETF finanšu instrumentu. Un kas tas ir? Iegooglējām, uzprasījām, kas tas ir par finanšu produktu, ņēmām arī iztulkojām. Lūk, ko saka Google par to visu. Jā, pastamies. Bitcoin biržā tirgots fonds ETF ir finanšu produkts, kas ļauj investoriem pakļauties Bitcoina cenu izmaiņām, faktiski neturot pašu aktīvu. Jā, cik interesants latviešu tulkojums, bet, teiksim tā, vienkāršiem vārdiem izsakoties. Mums, kā vienkāršiem cilvēkiem, kam patīk visu novienkāršot kriptomānijas grupā, mēs runājam par Bitcoin ETF un ETF, tad tas ir principā kaut kas tāds pats, ko jūs tā kā pērkat un pārdodat, bet pašu viņu neturat. Nezinu, vai tas ir ļoti labs salīdzinājums, bet principā tas varētu izskatīties tāds. Jūs ikdienā nacionālajā virtuvē ēdat tur, nezinu, kartupeļus, gaļu un tā tālāk. ETF būtu tas pats, kas aptīt šo te gaļu un kartupeļus, ietīt viņu vrapā, ja, tā kā uztaisīt kebabu. Un tad, principā, tirgot viņu mazliet savādāk. Tāds varbūt ļoti drastisks salīdzinājums, bet tas ir tas, kas šobrīd ir, kas tikai nozīmē to, ka cilvēkiem, kuriem nebūs Bitcoin, kā, nezinu, tev, citiem, man ir, bet tiem, kuriem nav, ja, tad pat jums, tiem, kuriem nav, jūs varat izmantot šo te instrumentu un mēģināt nopelnīt uz tirgus svārstībām. Ja. Šādi te ETF un visādi citi finanšu instrumenti ir pilna pasaule tradicionālajā, teiksim, tirdzniecībā, tā kā tas nav nekas jauns, tas ir vienkārši tāds, kur šobrīd lielais pasaules slavenais uzņēmums BlackRock mēģina izsist caur dažādām šīm te finanšu uzraudzības institūcijām ASV, un ja viņiem tas izdosies, un izskatās, ka viņi ir jau pavisam tuvu, lai tas izdotos, ja, tad Bitcoin cena šausies augšā. Un ne tikai Bitcoin, sekos arī visi pārējie altcoini un visas pārējās monētas. Kāpēc? Tāpēc, ka tirgos pieplūdīs vienkārši fenomenāls apjoms ar kapitālu. Un es runāju par miljardiem dolāru, nevis kaut kādām citām lietām. Līdz to, ja jūs vēl neesat iegādājušies kādu no tokeniem, uz kuriem mēs šeit spekulējam, varbūt, kad ir īstais laiks ieskatīties gan Bitcoin ETF, gan citiem, kā piemēram TG Casino. Skaties, TG Casino ir vēl viena lieta, par ko mēs runājam pirms neilga laika, tieši tāpatām, man liekas, pēc kādām 3 nedēļām. Kaut kur te mums bija, ja, tā kā, ja, šeit mēs jau spēlējām Casino, lūk, šeit, ja, pirms mēneša, ja, iegādājāmies TG Casino. Starp citu, ja, mēs šeit savā testa kontā arī kaut ko nopirkām, toreiz parādījām, kā tu izdarīji, bet skaties, atkal jau 4 miljoni ir sareizoti šajā te pasākumā, 82%, mērķis pirms listinga ir 5 miljoni. Kāpēc šis ir interesants? Tas, protams, ir ļoti atšķirīgs no Bitcoin ETF monētas, kas ir balstīts to, vai šie ETF produkti tiks apstiprināti ASV un tā tālāk, un tad ir viss tas roadmaps. Es iesaku paskatīties, protams, par visu šo te produktu sīkāk, smalkāk informāciju atsevišķajā video. Ielikšu arī te, kur augšā stūrī varat uzspiest vai apakšā video aprakstā būs links pa taisno to video, lai jums nav jāmeklē. Bet, jebkurā gadījumā, gan viens, gan otrs, katrs atsevišķi ir ļoti interesants. Ja? Bitcoin ETF es pastāstīšu, ko tas ir balstīts. Ja? Sīkāk detaļās varbūt šobrīd neatkārtošos, kāpēc tas ir interesants. Ja? Ar visiem šiem sociālajiem mēdījiem, kur jūs varat piesakot un iet un darboties, bet atgriezīšos šeit pie TG Casino, kas man liekas, atcerieties, te divas lietas. Viens ir runāt par Casino, kur jūs varat spēlēt un vinnēt vai zaudēt, kas ir, protams, azartspēles, bet otrs ir šis te tokens, ja, tāpēc, ka TG Casino ir balstīts uz kriptovalūtu, ja, un viņi izlaiduši savu tokenu.
Un šeit bija viss tā interesantā lieta. Pirmkārt, šobrīdējā cena ir 0,18 dolāru centi par vienu monētu. Ja, un, protams, ja jūs viņus iegādājaties, jūs ar viņām varat spēlēt kazino. Tas ir viens variants. Otrs variants ir, jūs varat spēlēt arī ar citu kriptovalūtu. Ja, jūs viņus varat ielikt šeit stakingā. Ja, un tas, ko mēs toreiz izdarījām, mēs pirkām tiešais tajā video, ko es jums pirms tam rādīju. Mēs nopērkam 800. Okay, šī ir tā lieta, ko daudzi, kas tā kā, stāv malā kripto, nepiedalās. Viņiem tikai grūti ir saprast, kā par neko var kaut ko dot. Ja? Tā ideja šeit ir ļoti vienkārša. Tātad, ja jūs izmantojat savu kapitālu un jūs viņu kaut kur ieliekat, iesteikojat, ja? Ieslēdzat uz kaut kādu laiku, ja? Šis kapitāls tiek izmantots, lai radītu, palielinātu kaut kādu vērtību produktam, pakalpojumam tā. Līdz ar to par to jūs saņemat kā procentus. Kripto ir interesants ar to, ka šie procenti, protams, nevienam neinteresē mazi procenti. Kripto visi nāk tāpēc, ka viņi grib nopelnīt daudz, ātri, ja, un lielos apjomos. Un tāpēc dažreiz tas ir mazliet riskantāk nekā, teiksim, varbūt tradicionālās saprotamās investīcijas, pirms nekustamais īpašumos vai citās lietās. Ja, bet te pašā laikā tas ir arī tas pozitīvais moments, kāpēc jūs redzat šādus lielus ciparus. Ja? Un attiecīgi tā TG Casino ir tā interesanta lieta, ko es jau toreiz rādīju, kad viss tā ekosistēma ir balstīta uz to. Šeit ir smuki parādīts, ja, kā TG Casino strādā, kā tiks, teiksim, gan mākslīgā veidā, gan aktīvā veidā palielināt šī tokenu vērtību un cenu. Tātad, ja, 40% paredzēt šo tokenu sadedzināt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka likvidēs no visiem izlaistajiem tokeniem 40%, kas, protams, palielinās cenas vērtību, jo mazāk tokenu cirkulācijā, jo, teiksim, pieprasījumam augot, cena ātrāk iet uz augšu. Ja, tātad, un ko vēl dara pats kazino, nodarbojas ar konstantu tokenu atpirkšanu no tirgus. Ja, tātad, kādā veidā izmantojot tātad, daļu ienākumu no kazino ieguvumiem. Un visi zina. Garš stāsts nav, ja jums nav stratēģijas, kazino vienmēr uzvar. Ja? House vienmēr wins, kā saka. Ja? Tāpēc šajā gadījumā tas ir tas, kāpēc man likās ļoti interesanti nevis tikai iet un spēlēt šo kazino, ja? Bet tieši piedalīties šajā presēlā, jo pagaidām vēl presēls iet, ja, un tas ir iemesls, protams, kāpēc ir iespējams tā kā interesanti piedalīties arī jums. Kā nopirkt šos tokenus, kur to darīt, to mēs atkal visu apskatījām šajā video, kas jau mums ir šeit tā kā mūsu lapā. Atkal ielikšu linku, lai jums ir ērtāk, vai ja nevarat nākt sērkot šeit YouTube kanālā. Šeit ir daudz vērtīgas, interesantas informācijas. Ja jūs joprojām stāvat malā vai šaubaties pēc tam lietām, to jūs varēsiet darīt arī atkal pēc 2 gadiem, kā vienmēr. Bet mēs kriptomānijā šoreiz gan esam nolēmuši, ka šo buļu skrējienu mēs garā nepalaidīsim. Kas tikai nozīmē to, ka jāiet un jāpiedalās. Ja? Protams, jūs varat uzspēlēt šo kazino. Šis ir online kazino, kur jūs varat spēlēt Telegramā. Okay? Un paskatieties, ja jūs šodien pat pievienojaties, sākat spēlēt, ja? Tad jūs varat iegūt $5 balvā. Tas gan ir līdz šīs dienas beigām. Ja? Tā kā šādā versijā. Plus, ieguldot kazino kriptovalūtu, tad jūs varat spēlējot, ieguldot kriptovalūtu, jūs varat iet un spēlēt faktiski kādā veidā jūs varat, protams, ka jūs visu kaut ko varat, ja jūs varat saņemt 200% tā kā arī bonusu uz savu pirmo likmi. Protams, ka telefonā to ir darīt daudz ērtāk, tas ir tā kā Telegram kazino, pat ietvers visas foršās spēles uzspēlēt, ja. Kāpēc tas ir svarīgs saprast atkal? Jau es ne par to, ka jūs iesiet un tagad azartiski tur aizrausties, spēlēsiet, un, protams, laime ne visiem uzsmēdē, ne visi vinnē, bet katru reizi atcerieties, ka kāds spēlē ļoti daudz cilvēku, tas ir vienkārši milzīgs bizness. Ja? Katru reizi tas baro šo TG Casino ekosistēmu, ja? Un katru reizi, ja jūs esat gan piedalāties stakingā, vai jūs piedalāties kaut kādās citās aktivitātēs, tad jūs varat tātad saņemt šīs bonusus turpmāk un turpmāk. Ja? Lūk, arī tātad var redzēt, cik daudz jau ir iesteikots, ja, kā dažādas lietas, ja, un pārējās interesantās lietas, kas šobrīd šeit tā kā notiek šajā kazino ekrānā. Mēs patām nospiedām izņemt šīs iespējamās balvas, apskatīsimies, kā tas izskatīsies, tātad harvestojam ieguvumus, ja. Ja. Protams, tā ir Ethereum blokķēre, tātad Ethereum blokķēre, ja.
Lūk, 335 īstenībā monētas. Tas cik daudz mēs esam nopelnījuši pa virsu. Es atvainojos, pirms teicu 828, bet tas ir 335. Ja? Un ko mēs varam izdarīt ar šīm 307, jo 28 tur vēl stāvēt, tā kā mēs varam ielikt viņus atpakaļ stakingā. Ieliksim visus atpakaļ šeit stakingā, stake nav, ja, lai pa virsu, un lai šis te jau iegūtais apjoms tā kā mums vēl vairāk. Ideja tāda, ka šos te 307 coinus mēs varam ņemt un ielikt. Tātad šajā te apakaļ stakingā un pelnīt vēl vairāk tokenus, ja. Nu, lūk, kaut kā tā kā apskatieties vēlreiz Bitcoin ETF un TG Casino, tie ir divi tādi forši tokeni, kas izskatās ar lielu potenciālu. Mums kādā ziņā patīk. Divējādi stratēģija šeit varbūt atkal tātad nopirkt pirms pārdošanā un pēc tam pārdot tik līdz tokens tiek listots biržā. Otrs variants ir tā kā nopirkt un turēt ilgtermiņā, ņemot vērā nākamo 2 gadu tā kā spekulācijas, nākamo 2 gadu buļu skrējienu, ka tirgus iet uz augšu. Ja, tad šeit ir dažādas stratēģijas, par stratēģijām mēs arī esam runājuši, tātad arī kriptomānijā. Mēs par tik daudz, ko jums esam stāstījuši, ja jūs ieklausītos, būtu jau sen ļoti turīgi, vai ne? Jebkurā gadījumā, ja esat kaut kur Dubajā, gribat iedzert kafiju, uzrakstiet kriptomānijas adminiem, tā kā Dacītē, viņi pados man ziņu. Labprāt ar kādu satikšos, papļāpāsim pa dzīvi, pa kripto, par jebko citu. Tā kā dodat ziņu, svētki nāk, svinēsim ar priecīgu prātu, jo pelnīsim daudz kripto. Pagaidām, čau!